Tālāk dodamies uz Jūrmalu. Jūlija nogalē Jūrmala vairāk cieta no vētras, tomēr aplūduši bija arī īpašumi. Iedzīvotāji uzskata, ka liela daļa atbildības par aplūdušajiem mājokļiem un izpostītajiem dārziem jāuzņemas arī pašvaldībai. Kā RTV norāda iedzīvotāji, pašvaldības neizdarības dēļ gadiem nesot tīrīti meliorācijas grāvi un kolektori. Jūrmalā lietus ūdeņus uz jūru vai Lielupi novada vairāk nekā 140 km gara meliorācijas grāvi un slēgtā notekūdeņu novadīšanas sistēma, kurai ir dažādi īpašnieki, tostarp arī valsts iestādes un uzņēmumi. Plašāk turpina RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Jūlija nogales spēcīgajās Lietuvās, Vaivaros, Asaros un Mellužos bija aplūduši daudz īpašumi. Vairums ar RTV uzrunāto un satikto iedzīvotāju uzskata, ka lielā mērā pie plūdiem vainojama ne tikai dabas stihija, bet arī Jūrmalas domes neizdarība. 2012. gadā bija liels nokrišņu daudzums, kaut kad jūnijā vai jūlijā. Tad pie mums viss bija kā kārtībā, bišķiņ bija pacēlies līmenis, bija vairāk aiz dzelzceļa tanī pusē. Tad kaut ko sāka darīt tiem grāviem visiem. Un kopš šā laika atkal ir bijis klusums un viss. Un pa šito konkrēto grāvu, kas ir pie tās akas, tas jau bija novembrī jau ziņots, decembrī ziņots uz domu, un nekas netika salabots. Ja viņš būtu salabots, tad šī daļā noteikti nebūtu bijuši tādi plūdi. Patiesībā problēma sākas jau no decembra, pēc Ziemassvētkiem vai pirms Ziemassvētkiem, kad šeit sāka plūdi vispār visas tās teritorijas, viss tur bija pa tik celiem, man liekas tas. Jūrmalas domes opozīcijas deputāts rāda karti, kurā iezīmēts 6 punkti, kas jūrmalniekiem Lietuvās sagādājot vislielākās problēmas. Gan pagājušajā gadā, gan šogad domē vairāk kārt rakstīti iesniegumi, bet pēc šīs vētras iniciatīva portālā Mana balss par nepieciešamību steidzami uzlabot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu savākti 899 paraksti. Dome kolektīvo iesniegumu izskatīja augusta sēdē un nolēma, ka inženieru būvju nodaļai jāsagatavo izvērtējums, kas 3 mēnešu laikā jāvirz izskatīšanai komitejā un pēc tam arī domes sēdē. Ir jau tā, ka plāni jau ir tāds lietus ūdens un meliorācijas attīstības plāns Jūrmalā izgatavots jau pagājušajā gadā novembra domes sēdē, viņš tika apsprināts. Problēma ir tāda, ka netiek parakstīta līguma par konkrētu darbu veikšanu un nekas vienkārši netiek veikts šobrīd. Tā kā iesniegums, kurš tika iesniegts domē ar iedzīvotāju parakstu, viņš ir ļoti labs, paldies. Šie darbi jau pirms tam tika uzsākti, tā kā budžetā mēs esam iebudžetējuši mums vairāk kā 600 000 šim gadam un darbi notiek. Šodien Vaivaros redzams traktors, kas tīra grāvis. Tikmēr kāds kungs sašuts pauž, ka tas ir neliederīgs darbs, jo pārsimt metrus tālāk jau gadiem stāv netīrīts kolektors. Tās 3 akas ir pilnas, bet tur, kur bija vecā caurteka zem dzelzceļa, tur vienā pusē ir metāla siets, bet bebri no otras puses to aizdambējuši. Neviens neko netīra. Pirms 5 gadiem man apnika tīrīt, un es to vairs nedaru. Un cilvēkiem pagrabos tagad ir ūdens. Kā norāda atbildīgais pašvaldības inženieris, Jūrmalas pilsētā aptuveni 41 km garumā esot slēgtā lietus kanalizācijas sistēma un nedaudz vairāk nekā 100 km meliorācijas grāvi, kuriem ir dažādi īpašnieki. Tā esot arī ar kolektoru pie Vaivaru dzelzceļa stacijas. Šobrīd tīrīšana notiek Skautu ielu tālāk no Vaivaru rehabilitācijas teritorijas uz Bet vai ir jēga, ja, teiksim, dzelzceļš to savu zemgales kolektoru nav iztīrījis, vai tam ir jēga, ka jūs iztīriet to gabaliņu? Protams. Mūsu pusē viss būs tīrs un gatavs uzņemt lietus ūdens. Bet ja viņš tur štopēsies? Tad mēs droši vien atsevišķi izskatīsim komitejā un virzīsim lēmumu par to, ka mēs piespiedu kārtā tīram to un naudu attiecinām uz... Pašreiz notiekot arī meliorācijas grāvu inventarizāciju un uzsākt tīrīšanas darbi. Lietus ūdens Jūrmalā nonāk jūrā vai Lielupē. Šobrīd uzsāktie tīrīšanas darbi jūras virzienā. Jāpiebilst, ka dažkārt problēmas apkārtējiem rada arī privātmāju saimnieki, kuri notek grāvis vienkārši aizber vai arī nepareizi un bez būvvaldes saskaņojuma izveidos slēgto lietus kanalizācijas sistēmu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.